kārtību kādā ģimenes atsevišķi dzīvojoša persona atzīstam par mazu nodrošinātu Alsums novadā. Otrais ir saistošie noteikumi par vecāku līdzfinansējumu samaksu kārtību Alsums mūzikas skolā. Trešais Alsums mūzikas skolas nolikuma apstiprināšana. Ceturtais maksa par maksas apstiprināšanu par savu sadzīves atkritumu izvēršanu. Un piektais ir par frizieru pakalpojumu sniegšanu. Tā. Saistošie noteikumi kārtība kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojušai persona atzīstama par maznodrošinātu Alsums novadā. Ir no varam ministrijas atnākusi ir labojumi, kas mums ir jāievieš, lai mēs varētu publicēt saistošos noteikumus. Te ir izmainīts, uz kā ir izdoti saistošie noteikumi, kā pamata, un tad ir izmainīts pēc kādas nodaļas atsaucoties. Pārējais ir viss, kā mēs jau skatījām un viņiem. Tātad deputāti apstiprinām, jā? Kas ir par to apstiprinām? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nākamais ir saistošie noteikumi par vecāku līdzfinansējumu samaksas kārtību Alsums mūzikas skolā. Šo jau mēs komitejas sēdē skatījām, ieviesām tās izmaiņas. Deputāti domas apstiprināt? Jā. Kas ir par 6? Nākamais ir Alsums mūzikas skolas nolikuma apstiprināšana. Tur komitejas sēdē skatījām, un tad ir atcelt 2009. gada nolikumu, un apstiprināt jaunu mūzikas skolas nolikumu. Kas ir par 6? Kas ir par? Nākamais ir maksas apstiprināšana par savu sadzīves atkritumu izvešanu. Mums ir jāatceļ tā kā iepriekšējais tas tarifs, un tiks ieviestas līgumā izmaiņas par apjomu, un līdz ar to, lai nebūtu tik daudz, un konteineri neaiziet pustukši, tad tiek samazināts, un līdz ar to tad arī uz vienu iedzīvotāju samazinās tā maksa, kādu mēs apstiprinājām iepriekšējā domas sēdē. Un tas ir eiro 45 plus PVN vienam cilvēkam, kas izreikinā. Tad veikt grozījumus un apstiprināt to tādā, kas ir par 7. Un nākamais par frizieru pakalpojumu sniegšanu un atļaut vai neatļaut individuālā darba veicējiem slēgt līgumu par frizieru pakalpojumu veikšanu sociālā dēļ. Tātad mums ir jāizšķirās atļaut vai neatļaut. Tātad, kas ir par to, lai atļaut, kas ir par 1,
2, 3, 4, 5 par, pretī, 1 atturās, 1 ar malas vairākumu ir atļauts tēlums. Tā, lemjošie jautājumi ir izskatīti, slēdz, paskatām, kas slēdz.